Tā, nu labrīt, Berner, sveiki objektā. Sveiciens filmēšanas laukumā. Uzreiz. Jā, davai, kur meistari jau gaida. Bez ķiverēm nav vēl joprojām ķiverēm. Nē, nu ķiveri tā būs vienam tikai, kurš būs būvuzraugs. Sākam ar cimdiem. Tā, cimdi, kas te pa cimdiem? Nebija 10. viena, iedēl tev 11. Labi, kas Tāda tas? spēcīga roka, tie būs tev. Jā, kas tas? Jā, nu te būs montāžas putas, griezē diski. Viss sīkums, kas tev vajadzēja. Zini, Berner, nezinu tādas? Jā, zinu, instrumenti. Ne tikai instrumenti. Labi, skaties, rekurs, ir īstās putas pasies? Jā, mēs jau paši rakstījām. Rekurs cimdi ir visu kā vajag. Vēl putīgi. Tā, rekurs, tā būs būvuzraugam, bet viņi domāju, Galvenais. es domāju, ka viņu vēl vajag nokrāsot. To es paņemšu, es gribu viņu laikam zelta krāsā, varbūt vai violetā, nezinu. Kurš pirmais uzlūks objektā, tas būs būvuzraugs. Mēs tev iedosim marķējumu krāsu. Yes? Varēs spilgt zaļā krāsā. Jā, ok. Lielie diski, mazie diski. Pistoles. Es uzsūtu divas, tāpēc, ka lai divi var strādāt divreiz ātrāk sanāk. Divreiz ātrāk. Māja uzpaļās uzreiz divreiz ātrāk. Ļoti labi jau salicis smuki. Jā, tā ir meistrim, jau bija ticies. Nu, kā tev tur reizi patīk? Skaisti. Zini? Stiprina pareizi. Visi pareizi, jā? Bišķīt pat pa daudz. Pagaid, ar šitiem stiprina, jā? Jā. Divas naglu plates, viena lielā skāva. Putas, principā, mēs nerekomendējam, lai Kāpēc? iztikt. Tu pilnībā pietiekās. O, straujpīs dīzels arī te patās. Super, kāpēc pagaid, jūs putas malcat, viņi saka, ka nevajag? Lai labāk. Papildus drošībai, tas ir tas, kas zin kā. Jo lielāks meistars, jo mazāk palīga materiālu. Bet tas Tā ir? līdz zināmai robežai, zin kā, tur jāsaprot, kur ir vērts, kur nav vērts. Tā, nu rekur tās saliekas. Pagaid, bet šitas speciāli priekš šitā objekta tika taisīts, vai tas ir standarts kaut kāds? Tas viņš standartā nāk 2 metru garumā, stūri pa metram, visi elementi vienādi ir, kur priekš projekta tu vari redzēt, ka tev ir piezāģēts, lai sasniegtu tavus mājas izmērs. Nu, šādās vietās, kur piezāģēts, jā, nu tur jau putu var ielikt, bet visādi visās pārējās vietās tas ir. Pats es tādas uzstādījis kaut kur. Esmu palīdzējis, piedalījies. Pats visu nē. Klausies, starp citu, jā, mums zini, kas bija? To, ko tu biji teicis, ka viņus vajadzēja salikt, jā? Viņus bija aizlidojušas brīvdienās. Nu, Pa visu tajā objektu. tā tad nesalikāt. Nu, dariet kā parasti, būs labi. Bet puikas atbrauc, visu smuki pēc tam sakarāmē, viss kārtībā. Galvenais, lai tālu neaiznes, lai nesalūs. Nu tā viņš jau. Man kaimiņš zvanīja, saka, ka te viss mētājas. Es paskatījos arī kamerās. balts, jā. Bet tā viss ļoti labi. Līdzlikās, es domāju. Jā? 100 punkti. Nebija? Ja jau tev Mustangs nezvanīja, neko neteic, tad jau tas ir tikai izlikās. Parādīs meistru, kā tu stiprini. Pēc grāmatas, vai ne? Izskatās viegli. Nekā sarežģīts šeit nav. Tātad, Klau, mēs plānojam 1. novembrī likt jumtu jau TikTok mājā. Esi gatavs? Es esmu vienmēr gatavs. Galvenais laicīgi atsūtiet precīzi jumta izmērs par jumta projektu, visiem augstumiem, slīpumiem, grādiem, visiem izmēriem, un mēs varam aprēķināt no nevis atvest tev kā vecais bija paredzēts, bet atvest kā ir jaunais paredzēts, jo tur ir dažādi lokšņi izmēri vēl un viss un tā tālāk, viss, lai saktot. No pasūtījuma brīža, lai viņš nonāk pie manis šeit Eiropā, aizies aptuveni plus mīnus 10 darba dienas. Pa lielam jau ir jāpasūta, jā? Ir jāpasūta, jā, un tad, kamēr viņš atnāk šeit, tas 10 darba dienas citreiz ir 8, ja citreiz tās varbūt 14 darba dienas. Ja. Ko tu gribi Sintijai pateikt? Sintijai es varētu pateikt, ka ir jānofiksē projekta gala iznākums, precīzi izmēri. Un no tā tad izējot mēs varam uztaisīt visu aprēķinu, jā, un pasūtīt jumtu. Ok, viss, tad sūtam to projektu. Potas vispār tīrāmās. Citās mums jau? 4 ar kapekām. Nu, tad godīgi no galas es to nepateikšu cents. Bet tā projekts izstāsta bišķi lielāk tā māja nekā šeit. Nu, tiktu kā viņi izskatās lielāk. Jā. Bet īstenībā tad maziņā. Visi, man liekas, saka, šeit ierodās visi lielāks. Man arī likās, visi daudz lielāks atbrauc beigās. Tā, nu Raiti, ko tu tur dari pastāst? Sagatavoju materiālus. O, Būvniekiem noderēs. Raiti ir ātrāk vai nav? Divreiz ātrāk. Ja vēl palikt visu dienu, ne? Iedodījām ar tos jaunās cimdus. Tā, nu labi, tagad stūri pieliks klāt. Pieliks stūri, ieliks otru stūra detaļu, un tad piegriezīs taisno. Un tad atkal iesnāt nākošo un tā. Iet no viena uz otru, uz trešo un savienojāt. Kā Reku puiši teica, dienas laikā var mierīgi salikt. Tagad taisni jānozāģē. Būs taisni. Jā? Taisni zāģis. Ierakstiet komentārā, viņš pareizi zāģē. Viņam, ka nē. Viņam, ka nē, var arī savādāk noteikti zāģē. Vai šis zāģis īrēts vai savējais? To mums uzdāvināja. Baigais māceks viens. Griez sāp. Baigais meistars mums uzdāvināja. Tā jau mums likā pašiem nekā nav, kā jau komentētāji raksta.
Pat pistoles savu nav, ja? Nekā vispār nav. Izdevīgāk teica jau, ka esot nopirkt, jā, bet gādāt viņu izmantot tik daudz, tā jau nav vispār izdevīgi. Bet, nu labi, komentētājiem cik zina labāk, ne? Smuki. Jā, ļoti labi. Viss tās taisni arī. Jau ir. Jā, smuki. Čau. RR santehnika bija atbrauks. Jā, atrasinājāt visu. Jā, viņa rītā būs saliks sakurģēs, to, ko vajag sakurģēt un vispār paši. Jā, viss ļoti labi? Jā, ideāli. Tā, nu izskatās smuki. Tā, šodien kāp nedrīkst, ne? Nē, tur kāp nedrīkst. Ok. Šodien? Tur droši. Ļoti labi, smuki izskatās. Rēni, kā tev patīk? Ideāli. Tu redz, ka viss šemiņi smuki izlīdzināti, lai var likt uzplast, lai viss ir līdzeni. Un tagad te izskatās ļoti smuki. Cenšamies. Nav augsta? Teikt, ka stāvam, tad jā, ka jau darbojies, te jau viss kārtībā. Betonēs. Jā, betonēs. Tā, kad atbrauks betons šeit. Nu, plānots ir 10. datumā. Normāli? Baigi ilgi, bet labi. Nu kā, vēl 10 dienas. Ir normāli. Kamēr te brīvdieniņas vēl, tās santehniķi. Betonēs abas kopā, jā? Jā. Visu oktobru ir akcija, jā? Jā, gribēju atgādināt par to, ka mums Tenaporā vēl mēnesi līdz oktobra beigām ir akcija ar lentveida pamatiem. Tie nav tie, kas šie, bet lentveida pamati, jā. Ir akcija, ka iegādājoties pamatus, mēs dodam līdzi pamata pēdu līdzi bez maksas, jo gribam norādīt uz šīs te pamatu pēdas nozīmīgumu tieši pašā būvniecībā. Kas tā pēda ir? Pats pamats veids slodzes pārneses funkciju. Jā. Un, kā mēs zinām, tad slodzes izturība var palielināt uz laukumu, uz ko tiek balstīts. Un šī pamata pēda ir tā, kas tieši balstās uz krūns un dod arī uz augšu to pašu nespēju visai ēkai. Labi, un tad vienkārši ir jāpazvana un jāpasaka akcija, vai kas jāsaka? Ir jāpazvana un jāpasūta pamati, un akcija darbojās automātiski. Automātiski nekas nav jāsaka? Nekas nav jāsaka. Visu oktobru, ja? Visu oktobru līdz oktobra beigām. Super. Pār plātnieņu pamatiem gribam pieminēt, ka ir variants būvēt kopā siltās grīdas uzreiz ar pašu pamata plātni, bet paši mēs personīgi iesakām, ka labāk būtu šīs te pamata konstrukcijas atstāt kā pamatam, un tad tālāk komunikācijas virzīt atsevišķi attiecīgi iebetonēt tik melno grīdu, un silto grīdu tad būvēt tālāk, izmantojot gan Tenapors produktus tādus kā Tenapors Tak, Termokompakt, Termo, un tādā veidā nodrošināt šo te siltās grīdas ilgmūžību un arī labāku veiktspēju. Nu, mums siesies pie armatūras siltā grīda. Tā ir lētāk. Tas arī ļoti labs risinājums, tā ir lētāk, bet tas ir vairāk viedokļi par šī risinājuma ilgmūžību. Jā, bet pat tā ir par katru lietu. Es domāju, ka arī par šito daudziem ir viedokļi, ka šito, ak, Dievs, labāk tur, es nezinu, viedoklis no laukakmeņiem taisīt. Viedoklis vienmēr, un viņš atkarīgs no katrā situācijā, kad ir labāk, kad nē, tas jāizvērtē. Ieliksim pirmo kārtu, uzliksim plēvi un varēs piecināt ar ūdeni. Tā, cik jums stundas aizņēma šito perimetriņu uztaisīt? Ar visu pierdziņu, kāds, 4, es teiktu, no rīta asas savilkām, pārmērījām kanalizācijas gofras, principā kaut kādos 10 tikai sākām, pulkstens 2. Ierakstiet komentārā, tas ir ātri vai lēni? 110 kvadrātmetri, laikam teicu. Sanāk, tātad betons šitien lejās iekšā, jā, un līdz šejienē ies, jā? Jā. Tik milzīgi, jā? Daudz vajag? Jā. Bet te vēl liksies virsū puķis. Vēl te kaut kā 10 ceņi? Cik ceņi? Šā 1 vai 2? 100 plus 50. No piekdienas būs bezmaksas kafija šeit objektā. Wow. Aparātu te uzstādīs kafijas pasauli, jā. Piekdienas. Nu, kamēr te visi, es viņiem tikko sarunāju. Kas uzstādīs? Kafijas pasauli. Kā būs labi. Starp citu, jā, vakar ar IGA jumtiem runāju. Viņš vairs nav IGA jumti, bet ir izjumti. Viņi tur ir kaut kas tur mainījies viss. Un starp citu, viņš nav noliecis ar veselību viss kārtībā, un viņi ir gatavi maukt. Perfekti. Un, starp citu, viņi grib izdarīt tā, ka atlidos milzīgs bars ar jumiķiem vienā dienā, lai visu uztaisītu. Abas divas jumts. Jā. Ideāli. Būs 20. Latvijā ātrākais jumts. Jā. Tā kā izjumti, Ivo, gaidām tevi objektā. Jā, viņš gribēja satikties, izrunāt kaut kādas detaļas, kā ko pareizi. Jā. Satiksimies, izrunāsim. Jā, un es Eirūfā šodien biju. Eirūfs teica, Sintija ienodot ziņu, lai ātrāk atsūta. Sintija ātrāk atsūta līdz Eirūfā. Jā, Sintija. Nu, Andis, varēs 15. datumā likt šodien māju? Jā, noteikti varēs likt, jā. Mēs 10. datumā, 10. vai 11. betonējam, tomēr saskaņosimies ar betonētājiem, 15. varēs likt starp Latvijas virsmu.
Ok, super. Bet Andim vēl ir jāsaskrūvē pirtiņa, ja? Andim vēl ir, viņam ir jāuztais ražošanas rasēm, un jāuztais pirtiņā. Kā mēs liekam to plēvi, Reini? Laižam viņu līdz stūrim vai palaižam augšā 10 cm? Palaižam to 10 cm augšā, un te mēs viņu veiksmīgāk varēsim pilīmēt un uztaisīt tādu vānu. Ko mums tad dos, ka mums 10 cm ir augstāk viņa? Nu, vieglāk, man liekas, viņi būs pilīmēt nekā stūrī. Labāk, lai viņa paliek stūrī. Un tad jūs viņu varēsiet pilīmēt. Nevis pilīmēt, viņa stāvēs, kā saka, pie puķika. Ja šeit viņa būs, viņa no rīta rasas mitrumā, visā tas skočs viss pielīmē, tu baigi līp nost. Okay. Un tev ir lielāka tendence lejot betonu, ka trāpīs starp plēvi un puķiku. Labāk, ka viņa beidzas te stūrī. Nu, tagad katru dienu var redzēt, kaut kas pamainās objektā. Jā, tagad ātri viss te būs. Nav tā kā ar zemes darbiem, ne? Nē, zemes darbi baigi ilgi. Viss čotki. Patīkami pašam katru dienu strādāt, kad redzēt, kā iet darbi uz priekšu. Maut tikai. Pēc Jankas neilgojoties? Jankas, bišķi jāsailgojas. Viņš ieradīsies, tad ir patīkamāk. Bet pagā, Janka atgriezīsies šovā kada, kurā brīdī? Tad, kad iebetonēs māju pirti, principā nākamajā dienā. Aha, un uzreiz ko viņš darīs? Viņš Parādi. taisīs zemes darbus terasēs. Ne. Daudz te ir ko darīt? Nu, te ir ko darīt, viņam ir jāpieber visu uz augšu, jāatkāpjas līmenis šeit paliek tas pats, jāatkāpjas gabaliņš gan no mājas, gan no pirts, jāaudzē saliņu uz augšu, jo te puķiks nekāds neiet. Te ir veidnis, armatūra un betons. Jāsaprot, vai mums tā nojuma, ko mēs esam uzražojuši, vai viņa der vai jāmet ārā. Sindi teica, ka jau dara visu, jā. Nu, viņai der, bet Freimans teica, ka izmēra atšķirās arī arhitektūrā no vecās. Tā kā, tur kaut kas jāsalāgo. Lai es varu uzņemties atbildību, ka tev pēc tam tur visu esam samontēti kopā, ja? Jā. Un mēs salāgojam rasējumus, sataisam detalizāciju pirts daļai un sataisam detalizāciju jaunai nojumei, saskaņojam visus gala rasējumus ar Freimani un tikai tad mēs laižam Freimanu uz ražošanu, plus mums vajadzēs līmēt to sīmu, man liekas, šeit, man liekas, kaut kur vēl. Jā. Es avans jau iemaksāju Freimanim. Viss labi, bet viņš ar avans iemaksājas ieliks rindā, tev tur kaut kas bišķi var pamainīties. Nu kā, neesat nosaluši? Uztamies, viss silti. Šodien baigi vēsti. Nu, sanāk šodien otro kārtu. Pirtī jau ir otrā kārta. Zolīdi. Vēl palīdz piecinieksies, bet to rīt. Priekškām vēl piecinieks. Lai izveidot to slāni, ko konstruktors visu paredzējis. Te jau viesnes parādījušies. Nē, karsts palika jau. Nu kā, nav jau apnicis? Nē, nav. Forši. No ātri? Jā, iet ātri. Nu, principā, 3 dienās viss puķiks. Māja un pirtī. Jā, bet tās loksnes nav pamazu? Nē, baigi forši pašā laikā. Forši ātri krāmējas, labi liekās. Viss jau atkarīgs no plaknes, cik labi sagatavota plakne ir ar gripu. Jā. Cik mēs forši taisni visu izvalkam, respektīvi viegli krāmēt viņu. Būs stabili pamati? Protams, ka stabili. Savādāk nevar būt. Sākotnējais plāns to bija izdarīt ātri un parādīt, cik ātri var sataisīt plātni, cik ātri var saražot māju, cik ātri var samontēt. Un tad, kad projektā saskaņotā būvprojektā iesaistās jauni spēlētāji un sāk mainīties pasūtītāju domas, idejas, nezinu, vai sievietes šarms viņu paņēmis bija kaut kādā veidā, ja es nezinu. Un tad tas projekts paliek lielāks un naudu vajag vairāk, un tad ir rezultāts. Nu. Un termiņi, jā. Jo kamēr bija īstenībā vislabākais, tas bija tāds, ka man viens klients dēļ pazvanīja dēļ TikTok. Jā. Viņam starp citā māja jau ir saražota, samontēta, viņai logu un fasādu jumts, un iekšā jau notiek darbi. Jā. Un tas bija, ka mēs vēl tur kaut kad pašā sākumā bijām. Tā kā var, ja grib, var arī ātrāk. Bet nedrīkst mainīt projekta risinājums, kas ir saskaņot būvvaldēm. Pirtis būvēt pēc tam. Sintī. Nevar mums parunāt slepeni ar Sintīs, mēģina slepeni vienoties. Ar Sintī tālāko scenāriju, jā, viņi man tur mēģina kaut ko izstāstīt, bet labi, tā nav Sintī, tas ir Reinis. Winter Raven, tieši no atvaļinājuma uz objektu. Nu, bet kā, es saprotu, ka man bija solīts pirms nedēļas, tad tikai šodien, man draudzene, tikai šodien atsūtīja rasējums, mēs jau esam... Bet jau bija atvaļinājumā, tu kaut ko tur darīt ar tiem rasējumiem atvaļinājumā? Kā, es jau pārsūtītu, es jau tevis dēļ, kā tad es tevis dēļ nepastrādāju? Labi, tu esi dabūjis rasējums, jā? Tagad mēs aizsūtījām rasējumus manai inženierei, es bišķiņu parunājos ar Freimani, tagad, kas ir jāizdara, mums ir jāsalāgo, lai tā arhitektūra iet kopā ar māju, lai tās idejas, kas tur ir sazīmētas arhitektūrā iet, jo viss sākās no mūsu tipveida projekta, kurš ir izmainīts. Tad mēs to tagad darīsim. Uzlabotais tipveida projekts? Uzlabotais vai uzlabotais, bet ja tu paskatītos apakaļ, tad tu redzētu, ka mums jau bija tāds divslīpu jumts. Jā. Lūk. Pagaid, bet viss jau notiek tā, lai te 15. datumā varētu uzstādīt. Uzstādīt var, ja ir saražota visa pilna māja un tur tas stūra konstrukcija. Jo, ja tā konstrukcija nav, tad mums paliks tas stūrs vaļā, jo tur bija Sinti izdomājis, ka pieslēdzās klāt pirts. Pasies, redzi? Pirts māja gandrīz ir puse no tavas mājas. Tā kā,
Tas ir tā kā es. Šitos pazīst? Protams, ka Ko pazīst. nesveicinās viņu? Ko nesveicinās? Mums tāda pieņems, ja runā ar pasūtītāju, tad mēs tad nemaisamies viens ar otru tur. Mēs taču tiekamies gandrīz katru dienu. Nu, kur ir problēma? Mēs varam sasveicināties arī vēlāk. Tā, ka būšu ar tevi visu izrunājis. Okay. Tā kā nav problēma, ja? Nāc uzkāp, ko tas Inti ir sagatavojis. Viņš ir interesantākais. Man tai, mājai pircējs parādījies, ka es viņu arī varētu pārdot. Domā, ja? Jā. Ai. Un es viņu uzliktu ātrāk. Nu, tu redz, ko Inti tev otrai, kur tu esi tagad stāvs tā, ko viņi ir uzzīmējis? Pasties, cik maza māja. Ko tu viņu, nē, tas jau tikai pamatiņš. Labi, cik ātri karkas var saražot šitai pirtiņai? Man jāapstāsta, ka rindiņi bišķi tāpatās kā Freimanim ir rindiņi, tāpatās ražotājiem jau nav tā, ka mēs tavu māju esam saražojuši jūnijā? Jūlijā, man liekas. Nu jā, tur būs jāsāk uzskaitīt izmaksas, jo mums tagad pēc tevis būs laikam jāieliek tomēr klientiem tas punkts, ka ja nenormāli ilgi tur to māju tajā cehā, ka būs jāmaksā. Jā. Un tad būs jāizdomā kaut kā taksa. Kurš to seks, es nezinu, droši vien, ka pasūtītājs. Mums vēl ir jāizrunā par tiem zaudējumiem pusotrītī, kam bija līmenis jāceļ augšā. Līmenis nebūtu droši vien jāceļ augšā, ja būtu vienota rasējuma no paša sākuma. Mans vienīgais verdikts, tas arī viss. Klausies, bet ziko vēl cilvēki runā, ka Reāli Baltika vilciens ātrāk sāks kursēt nekā šī māja būs gatava. Nē, tik traki jau nebūs. Ja mēs pirti tagad neliktu un būvētu tā, kā mēs bijām plānojuši, tad mēs varētu raiti to izdarīt. Jo māja ir saražota, kopnes ir saražotas, tikai laikam pasūtītājs bija aizmirsis pateikt to Sintijai. Lau, bet tā ir sakritība vai nē, ka tu arī esi piedalījies pie Reāli Baltika, tu arī esi kaut ko tur taisījis? Nē, zinu, kā katram latviešam gribās droši vien būt mazai daļiņai no tā procesa. Mēs tur ļoti maz, bet nē. Nesakrīt, nav tā, ka tas pats, kas šeit notiek. Reāli Baltikā Sintī bija? Es nezinu. Tu tur esi bijis un tur kaut kas arī notiek. Nē, es neesmu bijis šitajos amatos lielajos. Ko tad es tur esmu neko? Nu, ko tur darīju? Es ražoju veidņiem konstrukcijas. Okay. Bez viņiem jau arī nevarētu uztaisīt? Bez viņiem nevar uztaisīt tilta balstus, jā. Tur vajag namdara rokas, un to mēs arī izdarījām. Nu, smuki, šeit būs terasīt. Terasīt. Tur arī bija pirms tam terasīt. Te vienkārši ir pirts parādījusies, ko tu gribēji vēl vienu būvi, par kuru būs jāmaksā. Obligāti, no kāds savādāk. Nu, gaisa jau nekrīt. Kurš maksās? Sintija. Labi, ko domā par to, ka instruments nomā? Jo uz stabiliem pamatiem tur komentāros bļāva, ka viņi īrē instruments, nav normāli apģērbi. Es visu jau vienmēr aprēķinos. Jā. Kas ir normāls apģērbs? Cik skatos, ir normāli. Ir drēbs, tāpatās, ka Vonreku ir Winter Raven logo ir, tāpatās arī tur viss kārtībā, tie jau savu džektu, ka mēs jau... Labi, instruments, ka nomā, tas jau kaut neprofesionāli viņi ir... Nē, kāpēc? Tas, ka tu nomā instruments, tas tu ikdienā nevajag. Tu jau vienmēr ir aprēķins. Ja tev ir ļoti daudz vajadzīgs, viņi nolietojās, ja to nevajag, tad arī nenomāt. Var nomāt, var pirkt, tas jau nav. Nu, tie, kas noteikti raksta, viņiem pieder telpas, viņiem noteikti ļoti daudz instrumentu ir. Jā, tu telpas darba apģērbs arī ir droši vien, jā. Tu telpas nomā vai... Telpas ir vispār ražošanas telpas ir grūti tādas dabūt, lai būtu tā kā lielākā daļa vispār telpas nomā. Nu, protams, ir, kur ir nopirkuši, bet man nav vēl tik sirmi mati un sirma bārda, bet tas ir plānā un uzbūvēsim paši savējās, tā kā skatīt. Bet pa lielu, tu šitajos procesos te nepiedalies, jā, nekad, kad pamat tiek taisīti? Pamatos Reins parasti vairāk, es tur tā mazāk. Es tur visu kopējo procesu, man mīļāks ir koka konstrukcijas un ražošana. Bet klausies, jūs ar Reini esat komanda, pareizi? Nu, jā, nu. Jā, skaties. Es nezināju Sintīs izmaiņas. Viņa prezentēja, es tāds, wow, tas ir dārgi. Reinis saka, davai bliežam. Nu, bliežam tu piekriti, nu tad bliežam, nu. Es jau tā kā, ja pasūtītājs maina projektu, tā jau viņa iniciatīva, tā jau no manējā. Tā kā, ja tu esi sagatavojies maksāt par to papildus ekstra naudu, kad ir čičinki, jā. Tad man spēc un taisa kaut kā vēl vienu tādu pirti tur klātīm, vai garāžu lietas apsildāmo, vai apsildāmās terases, nu, tā kā var jau visi darīt, bet tas, nu, kaut kur vienā brīdī jāapstājas, tāpēc, kad naudas ir tik daudz, kā nekad tā jau nav, tā kā māja būvē. Parasti viņi kaut kur beidzās. Tāpēc ir svarīgi rēķināt līdzi un domāt, lai tev pietiek visam. Labāk, bišķi mazāk māja, ar labāku, nezinu, interjeru, labāku grīdas segumu nekā lielāka un sliktāka materiāla. Tur komentāros raksta, ka šeit ir bez būvu projekta vadītājs. Nevis notiek. Tāpēc es tikko ielikuši, esam sludinājumi kā reiz vakardien, kad mēs meklējam būvprojektu vadītāju. Ja tu zini jaudīgu cilvēku, kurš nebaidās no izaicinājumiem un arī, varēs paņemt dalību šajā projektā un parādīt muskuļus, tad droši var pieteikties. Pie jums pieteikties, jā? Nu, jā, tur caur Eiropersonāls var pieteikties vai arī var sūtīt, bet labāk īstenībā caur Eiropersonāls tur. Eiropersonāla mājaslapā un Eiropersonāls Facebook lapā var atrast un caur
viņiem tad. Bet šitien, zin kā man objektā gribētos tomēr šitajā? Šitajā, lai tas, kurš pirmais ierodās, es dabūju ķiveres, viņi grib nokrāsot varbūt zelta krāsā vai violetā. Jā, labi. Un tas, kurš pirmais ierodās, uzmalas. Tas ir galvenais, jā, tajā dienā. Vai arī čikājās? Man liekas, ka čikāšanās būtu interesantāk, un to vajadzētu iefilmēt, kurš vinnē. Tad, lai tāds sāc kaut kāds. Vai arī otrs, jā, kurš tā kā pēc iPhone telefoniem, ka guļ vai ne tur Amerikā, tad moška te varētu gulēt tās ķiveres. Starp citu būs kafija objektā bez maksas piekdien. Tāpēc no rīta var braukt, bet pagaidu, jo signalizācija te ir, jā? Nu, es atslēgšu priekš tevis. Davai, super. Jā, jau savu. Labi, tad 15. datumā uz šeit brauks mājā. Šodien saņēmām arhitektūras rasējumus. Iedevām inženieriem, lai salāgo kopā arhitektas idejas, jaunās arhitektas idejas ar to jau, kas mums bija izstrādās. Tad mums ir jāpievieno autonojumu, pa jaunam jāapstās, kā tur iet tad kopā. Divslīp jumts, ar citu, tas mums jau pirms tam jau bija jau tā kā līdzīgs. Un tad, kā mēs šito te viesu saliekam kopā, tāpēc, ka tur ir, ja balstās jumts, tur jāapstās, vai tā kā tās konstrukcijas tur vispār strādā un kā mēs turam salikt. Un tikai tad, ka mums ir uztaisīt gala rasējumi, tikai tad mēs varam sataisīt ražošanas rasējumus, uztaisīt aprēķinu, beidzot, cik tad tas maksā. Un tad, kad mums pasūtītājs saka, yes, mēs varam laist vaļā. Bet var jau vienmēr pārdot. Liežam otro kārtu plasta, plēvi ieklājām. Jā. Un šodien jau nobeigsim visu putu plastu, gan māja, gan pirtī. Un tad, kas notiek? Un tad armējam visu. Tad siltās grīdas, padziļinājumu un betonu. Jā, būt šitie. Kas ir tādi pastiprinājumi? Tas ir putu plasta dībels, kas savā starpā savāk loksnes. Kaut arī tev ir viss taisni, bet tāpat tev mēdz gadīties kaut kādi pacēlumi, lai nav izciļņi. Labi, tu parādīsi, kā tu to dari? Jā. Tā, nu lai skatītāji paskatās, kā nevajag darīt, jā, vai vajag. Nu, ļoti labi. Man kā noskaņojums. Burvīgi. Jā. Optimistiski. Klau, tur komentāros rakstīja, ko es tur gribētu atveidņot, ja jums ir rekur putoplasts. Pusi? Kuru otru? Terasai otru pusi vai mājai, pirtī? Es nezinu, kaut kas komentāros rakstīja, ka ko jūs taisties te atveidņot, ja jums te ir putoplasts šeit iet. Viņš ir, bet viņš tāpat jānostiprina. Būs jau kāda veidnīša. Protams, augšdaļā vajag dēli piestūvēt ar stutēm vismaz ik pēc pusotra 2 metri. Jo, es negribu pārbaudīt izspiešu vai neizspiešu dēļ, ka nav nostiprināts. Nav to vērts, tas ir 3 stundu darbs viņu nostiprināt. Nav grūti. Tev betons būs terasei, gludais, pulētais vai varbūt ar kaut kādu abrazīvāku virsmu? Ja godīgi, es nezinu, to tur Reinis ar Sintiju diskutēja, ka vajag taisīt. Es tik saprotu, ja būs gluds, viņš būs slidens. Jā, noteikti. Kā būs slapš, tā kritīs. Jā? Jā, kaut kādu man tā liekas vajadzētu abrazīvu to virsmu. Jā, mēs ar MB betonu piekdien tiksimies, izrunāsim kādu, ko likt šitien. Jā, te jau Reinis ar Sintiju, ar Andi izpaužās, kā viņi grib tādu taisa. Es vispār neko nesaprotu. Mums, kā saka, tā mēs taisam. Kurš jums saka? Visi. Jā? Da nē, Reinis principā. Es nezinu, te viņš jau laikam ir izlems, kādu vajag to slīpēto betonu vai nevajag slīpēto. Veiksmīgi jums tālāk darboties, viss jums ir piegādāts. Labi, stabili pamati. Domā, nav? Ir. Pārsveriet. Katru stiegru nomēriet. Nē, jau tādā ziņā. Cerams ar visām projektu izmaiņām, ka nav nekas palaist garām tādā apjomā. ziņā. Visu, ko 3 reizes piesūtījāt, visam ir jābūt. Jā. Cerams, ka nekļūdījāmies. Labāk, lai bišķī paliek pāri, taisnā armatūra vai aptveres nekā pietrūkst. Jā. Bet tad ir ilgāk, kamēr to visu saražo un dabūja atkal objektā, tad objekts stāv, stiegrotājs stāv, visu. Pareiz kaut kāds koeficients jāierēķina. Jā. Labi, nu ko? Labi, veiksmīgi. Mustangs, jā. Jā, paldies. Prieks iepazīties. Jā, prieks iepazīties, jā. Paldies par drošību objektā. Tad asma objektiem braukā? Sanāk vispār reizītē, bet pārsvarā jau sanāk tad, kad kaut kāda šaizi notiek un vajag pakonsultēt, nezinu, tur, piemēram, pamati tek, tad mēs konsultējam par hidroizolācijas, par veidiem, par injekcijām. Dažādi, jā. Ja ir kaut kāda specifiska risinājuma vajadzīga, tad mēs braucam, jā. Labi, tu šo objektu esi redzējis tikai TikTokā, kā ir dzīvē? Nu kā baigi maziņš. Maziņš, jā? TikTokā izskatījās, ka te baigās platības, bet īstenībā viņš tāds neliels. Bet es te pabraucu, paskatījos, te tās diezgan zaļš, mešs tev, kaut kur gotiņa ganījās. Jā, nu tev te būs forši īstenībā tāds lauku rajoniņš. Jā, lidmašīnītes pārlido, vakar tur citur reaktīvās redzējām, tā kā te viss tiek sargāts no gaisa, viss ļoti labi. Mēs atvedīsim armatūru, distancerus un stiepli spainīgi. Jā, ļoti labi. Šitos 4 no stabiliem pamatiem zini, ja? Jā, Jānis ir pie mums strādājis kādreiz, vai ne?
Jā, bija tāds laiks. Ko viņš tur darīja? Viņš klāja hidroizolāciju. Jā, un tagad pats Jā, jau kā bumtrēl arī hidroizolācijas darbus veids. Tas ir kas? Hidroizolācija. Tev šeit nav nekāda. Ja tu būtu būvējis māju, piemēram, ar pazemes autostāvvietu, kaut kādu pagrabu, tad mēs tev piedāvātu hidroizolāciju. Nopietni? Darbu, jā. Mēs gribējām taisīt baļu iekšā iebūvētu. Baļa, es nezinu, vai tur tieši tādu hidroizolāciju vajag. Tev jau baļa būs no kaut kā tāda. Jā, bet tur tāpatās vajadzēja betonēt un taisīt un visu šito, bet mēs nolēmām baigais šakars un netaisīs tādu. Nu labi, kā jums par iet vēl kā bumtrēl? Jā, viss labi. Daudz darba? Tagad jau mazāk sāk palikt. Jo? Ziema, laikam, tuvojas. Sākumā bija tāds plāns, ka ļoti ātri visu izdarām, uzbūvējam māju. Tu iebrauc iekšā, tā kā parādīt, cik tas ir ātri, un tagad kā ir. Nu, tagad vienkārši nāca klāt papildus būvīti. Nu, tikai tāpēc, jā? Nu, jā, reāli, jā. Nu, labi, nu, mums tikai mēnesīt kaut kur mēs tur pusotru kavējam. Nu, tad okei. Te nav tik trākie. Šeit būs tikai pirts, jā? Šitien, jā, būs pirts, un te būs terase. Paga izeja no pirts, uz kuru pusi būs? Te būs, re, kur šitien, jā, te būs terase zem jumta. Nu jā, īstenībā tas, ka viņš iebūvēja, ir labāk. Tā jau arī ir. Iedomājies, kur tev sākumā bija domāts? Tur. Jā. Tagad tu tur no mājas līdz turien, nu jā, tur pie žoga. Nu, tas Sintī malacis, vai ne? Nu jā, bet tev jau vajadzēja to sākumā. Jā, nu, bet nebija Sintīs sākumā. Reāli iegāza Sintī, un tagad Sintī tur vainīgi paliek par visu, nu jā. Andi nav žēl? Nu ko Andim, es domāju, tur kā pasūtītājs vēlās, tā Andim jādara, nu. Zini, kā mēs varam tā kā kādreiz banku pārdot pa eiro, mēs pārdot vai izsolu uztaisīt. Tur zvaigznīti apakšā. Ļoti smalkajā drukā visādiem noteikumiem. Kā? Ja pa eiro, tad mēs tagad pērkam šodien. Nu labi, tev ir pircējs? Jā, varbūt, kas zina, viņam ir starp citu. Daudziem jau tie pircēji, es jau vēl cenu neesmu nosaucis. Būs cena. Mēs moškaram, pagāja, šitas kārbais teica, ka viņi tur var visādi smaga tehnika, moška mēs ar jaunā laukumā māju varam nolikt uz pārdošanu. Nu, vīri, viņi šoreiz pēc datumā būs pamati? Mierīgi. Stress. Nu, tā kā nebūs nekas jāturgo nost. Konstrukcijas tak jāsazīmē, inženieriem jāsaliek, jāuzražo, plus freimanim kopnes vēl jāuzražo. Tiešām, jo nav jēga salikt tikai mājas apjomu, ja nav viss kopā. Plus vēl skrūpā jāieskrūvē precīzās vietās un jāuzražo mājas tur pirts sienas. Ieviņa, kas notiek? Beidzot šoferīt atbrauca. Vo, super. Būvmateriāli profesionāļiem. Tiešām? Amatieri nevar pie jums nopirkt? Var. Jā. Bet tev jau būvēja profesionāli. Jā, pareizi. Ļoti labi. Labi izslīdēja. Šoreiz būs pastiprināta apsardze vajadzīga, lai tā armatūra nepazūd. Jā, pašsaprotam. Jā, jo armatūra tur... Saprot pasaules, lai varam izkrāmēt, palīdzēt. Jā. Jā, es jau tā iedomāju, ko tam Mustangs te skatīsies. Nu, sakarā ar visām izmaiņām no tādas neliela daudzumiņa diezgan daudz sanāca armatūra tev atvest. Tā, labi. Kur jūs metīsiet to armatūru? Reku tev uz palatēm. Sagatavotajām, jā. Un locījumu gan jau tur paklāsim ģeotekstilu. Nenormāli daudz armatūru. Gaidījums mazāk. Tā, nu straujupītas kannas kā vienmēr palīdz. Visur vienmēr. Straujupīti, jā. Oskars vienmēr darbā. Jā, nu Oskars drīz būs jau apskatīties. Ieva, cik tur tonnas mums ir? Gandrīz 6 tonnas, jā. Metāls no kuras valsts? Tā stiepla būs Ukraiņu, armatūra, arī vai nu Ukraina, vai nu Alžīrija, vai nu Turcija. Jā. Tā, šitas ir kas? Tie ir distanceri. Tātad mēs tev piegādājām gan armatūru garinātu, gan locījumus, gan arī distancerus uzreiz. Tas ir vislabāk uzreiz, kad pasūti pie mums armatūru, uzreiz piekomplektēt šīs lietas. Tev tur būs plasmasas distanceri pirmai kārtai, kas liksies uz putu plastu, tad starpstietu ierobežotājs Zetfiks, jeb čūska, un arī stieplīte ir mūsu ražojuma. Labi, jau kā pie tevis ar armatūru pasūtīt? Var zvanīt, var rakstīt. Kur jāraksta? ieva@okabuv.lv. Bet var ieiet mūsu mājaslapā www.okabuv.lv vai internetu veikalā okabūvmateriāli.lv. Tur tiktokā, man liekas, uzspiežot visu jau var atrast. Un, ja negribās tieši internetā pildīt kaut kādas veidlapas, tad vislabāk ir uzzvanīt vai brīvā formātā uzrakstīt WhatsAppā vai e-pastā. Viss sarunās. Bet cik laicīgi iepriekš man ir jāpasūta armatūra? Šobrīd diezgan ātri. Tad tavā gadījumā tavu apjomu mēs pirmdien saņēmām tā kā gala pasūtījumu, šodien piegādājam. Šodien ir trešdiena, jā. Trešdiena, tātad maksimums 3 dienas tādiem standarta pasūtījumiem nelieliem, jā. Ja ir kaut kādi lielie objekti, kur ir pilna mašīna ar locījumiem, tad nedēļas laikā piegādāt, jā. Tas ir pēdējā kārta, jā? Jā.
Un šitien, kas būs? Armatūra. Kas tur jau pīpiņš? Kaimiņš tieši. Šā vajag būt, ja? Jā, tā vajag visu pēc projekta. Bet mēs viņu te griezīsim nostūļņās. Ok, un viss, un tad viss ir pabeigts, ja šodien? Jā. Pirti arī sušniet? Činīsim, pabeigsim māju. Ok, 4 stolas bija atbraukši? Bija atbraukši, viss izdarīja visu čatu. Ļoti labi. Tieši filmē, kā viņš taisni griež. Sāviens, pagabat, tas ir man. Man nav līnijas vispār. Ok, pēc sajūtām, ja? Nē, viss es vairs neredzu, vecīgi. Vajag vēlreiz atšaut. Labi, vecīgi. Sen jau būtu bez manis izdarījuši. Nē. Labrīt, Reini. Labrīt. Čau, strauji pēc kafiju, ļoti labi. Klau, es sakaru, Oskars bija atbraucis uz objektu. Objektīvu. Betons. Nav mājas, nav trubs, tā atvestas kaut kas samaģis kaudzīta. Viņš zina, ko saka. Kāpēc māja ir tik augsta? Tāpēc, ka vienmēr pielāgojās tā ielai nedaudz, jo tā jau ir nepieciešams, lai uz ielu pēc tam būtu slīpumiņš nedaudz, kad brauc ārā ar mašīnu, lai tas ūdens viss nepūst iekšā lietas laikā. Jā, bet Oskars saka, ka baigi lielais slīpums un baigi daudz būs jāpieber zemes. Nē, šis ne tuvu nav lielākais slīpums. Mums ir bijusi māja, kur ir tur gan arī metru augstāk pa ielu. Viss ir ok, ja? Šitais ir ļoti labs, jā, tur varbūt varēja padomāt. Bet nē, tavā gabalā ir ļoti labi. Man liekas, viss perfekti, jā. Ir atsevišķi gabali, kur varbūt vairāk ūdens, tur jāpadomā nedaudz vēl augstāk. Ok, labi, kā noskaņojums vispār? Ideāls. Jā, es redzēju, ko armatūra ļoti labi, viss kārtībā. RR santehnika, es vakar neredzēju, jā, viņi bija atspieši. superīgi. Ir izdarījuši. Ļoti labi, ļoti ātri čaļi, man liekas, pa pusdienu savilka visu, tā kā nākošā tūra viņiem ir nākamo ceturtdienu. Labi, Bela, zini, kas komentārus raksta, ka sanāk, kurā datumā mēs liksim māju? 15. Kad mēs plānojam betonēt? 11. Jā, tur. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Šodien ir kas? 4. Jā. Tieši šodien jāapsot betons. Tieši šodien ir jānovienojās par betona apjomiem un laiku, jā. To mēs varam izdarīt, jā. Labi, bet tur 28 dienām nav jānostāv, jo jauns cipars ir, ka 28 dienas ir jāstāv. 28 dienas ir pēc standarta, kad betons sasniedz savu 100% stiprību. Tas nozīmē, ka mēs varam izdarīt tā, ka mēs būvobjektā paņemsim betonu paraugus, 3 gabalus, un tad mēs varam saspiest pēc 7 dienām, pēc 14 mēs iedosim mums rezultātus, teiksim, kāda ir betona stiprība. Tad vērtēsim jau pēc faktā, teikt, bet es teiktu, ka 28 dienas ir 110% droši, jā. Terasi mēs plānojam pēc tam, pēc māja sāks montēties, un tad sāks stiegrot terasi un sāks veņot terasi. Tas nebūs tā, ka ziemā ieskries. To drīkst darīt ziemā, tur nav, tas nav ierobežojums, tikai ir jāievēro pāris prasības, ko es pēc tam tad varu paskaidrot, jā, tā nav problēma. Bet pagaid, mēs jau uzreiz iebetonējam, tad jau ņemās no slēģņa nākamajā dienā, ne? Plātnēm, jā. Jā, un tad jau var taisīt jau to. Un tad zemesdarbi brauc, jā. Tad viestur brauc, Janka brauc zemesdarbus taisīt, jā. Un tad mēs stigrojam un veņojam, un tad varam betonēt plātni. Fasādēm. Tad ir divi varianti. Ir gaišais un tumšais tonis. Man, protams, nav iebildumi par to tumšo, bet man visu laiku šķiet, ka tur kaut kas pietrūks, jo viņš viss saplūst tādā vienā, masā. Bet tas gaišais atkal dod tos akcentus, tas jumts, logi, viss iedod tādu akcentu, un tā terasa reāli labi izstītos tur. Kādā krāsā terasa? Tumša. Jo pieskaņot vienkārši tiem metāla elementiem idejas. Ko tu saki, tumšā? Gaišā māja un tumšā terasa. Jā, man attālējums, jā. Ir jāpadomā par kopšanu, varbūt tad nedaudz arī terases kopšana ar tām gaišiem toņiem ir, teiksim, jābūt uzmanīgam, bet tas ir tikai ieteikums. Nē, tāpēc nebūs gaišais tonis. Tad uz tumšo vairāk. Uz tumšo terasi vairāk. Pat māja gaišā. Māja iešāk vienkārši gaišā, jo viņam tā ziemeļa puse, un lai tā telpa būtu gaiša plaša, tad tur vajadzētu labāk gaišo betonu. Komentāros raksta, ka tu to māju būvēji sev. Es tādu māju sev nebūvētu. Kāpēc? Sintī būvēs no betona savu māju. Jā, droši vien. Jā. Okay. Tā būs nākamā. Okay. Nē, tas siltinājums, kāpēc es to saku, ka baigi labais ir. Tāpēc, ka no zemes nāk visu laiku 7 grādi. O, kāpēc 7? Tā, es izdomāju, tā būs. Okay. Labi, es nezinu, plus tur 5, 10, kaut kas ap tā robežā. Un, ja tu tev, teiksim, gribi tajā istabā noturēt 20 grādus, tad tev visu laiku grīda tā kā sanāk tā kā dzesa. Vai arī tās trubas, ja tev būs tās trubas. Jā, siltās grīdas. Tev tās trubas, ja kurā gadījumā no apakšas dzesēs un no augu. Arī sanāk. Bet, pie šī tāda tur. Viss ļoti labi. Tur ar sveci varēs piesildīt. Stabili pamati, jūs maleši džeki. Tur jau arī visi arhitekti, visi, kas iepriekš ņēma dalību. Kāpēc tu tik augsts, es nesaprotu? Es jau godīgi arī nezinu. Tā ir iezīmēta, es nezinu. Šitais tad bija labais traktoris, kas viņam vēl 2 dienas un gatavs. Janka? Jā. Sinti, ko tur iešāvi? Šatiņu. Tāpēc tu macis laika raust.
Jā. Labrīt. Jā. Jānis. Sintija. Patīkam. MB betons, jā, tas ir, zini, MB betons. Jā, pēc TikToka. Pēc TikToka, forši. Tā, labi, iesim objektā iekšā. Visi uzzināja, ka tu būsi tevi, visi aizlaidās no objekta. Jā, davai, obligāti. Jā, visi aizlaidās prom no objekta, uzzināja, ka tu būsi. Speciāli, jā? Jā. Ok. Forši, tas nebūs jārunā. Tā, nu ko? Rikard, tu jau, kad pēdējo reizi biji Sintītē? Pašā sākumā, kad nekas nebija. Jā. Nu tādā tik nopietnā objektā esi bijis? Nu, jā. Tagad esmu, jā. No, tātad mums te top, te būs māja, te būs pirtiņa, tālāk stāsts Sintī, kas mums te paredzēts. Kas tad ir ar tiem, Jāni, bija tonētais betons, jā? Jā, es dzirdēju, ka jums ir ar pigmentu betons. Jā. Jautājums ir, pirmais ir jānoskaidro, kas jums ir nepieciešams. No betona viedokļa būtu pareizi izvēlēties uzreiz vienu toni, jo mums būs diezgan grūti piegādāt. Šis ir vienā laikā, bet terasa jau pēc tam ir. Teras pēc tam? Jā, tāpēc, terasai, pieņemsim, var to tumšāku. Nē. Tumšāku vai, pieņemsim, nezinu, tur atkarībā, kuru man ir paraudziņi, es tad varbūt uz nākamo betonēšanas reizi var paņemt līdzi paraugus un parādīt, un mēs kaut ko līdzīgi varam piemeklēt. Jā. Nu, tas nozīmē, ka pirmā etapā mēs betonējam pamatplātni šeit, mājai, un otrs mēs betonējam tad pirtiņai. Jā, Reikuru redzi, vadi ir, tas netraucēs? Es domāju, ka nē, mēs ar mašīnām iebrauksim būvobjektā. Tas nozīmē, ka vadi paliks aiz mašīnām un visticamāk, ka netraucēs. Jā, tas, kas man ir svarīgi, tad man ir svarīgi noskaidrot, kāds ir tālākais punkts, līdz kuram mums ir jāizsniedz sūkņu strēle. Tas nozīmē, ka ir metros ar soļiem vai kaut kā tam līdzīgi, bet uz acis redz, ka tie ir kaut kādi 30 metri pareizi. Te ir 9 metri un mājai ir 13. Jā. 13. Tas nozīmē kaut kā 25 metru sūkni, ja mēs atsūtam, tad tas būtu pilnīgi pietiekami pareizi. Jā, nu te var mierīgi iebraukt, tieši te smagās brauca. Jā, tāda arī ir doma. Es domāju, ka mašīnas mēs novietosim šeit. Pagaid, bet labi, šo kaudzi mums vajag aizvākt prom vai? Es domāju, ka šo kaudzi mums vajadzētu nolīdzināt, jā, lai mašīna varētu nostāties šeit, un tad attiecīgi pārējās mašīnas piebrauks ar aizmuguru klāt. Ja mēs 11. datumā ielējam un 15. datumā liekam māju, tas ir ok? 15. mēs gluži neliekam māju, 15. mēs sākam likt starta latas, kas ir principā perimetrs, jā. Līdz ar to tur lielās slodzes 15. datumā, 17. vēl nav. Tas ir ok, jā. Bet to mēs noteikti paralēli varam pārbaudīt, tā nav problēma. Nu jā, lietus, tas arī nekas nebremzēs to te cietību. Lietus pat ir patiesībā labāk priekš betonēšanas procesu, un tas, kas būtu svarīgi, tad vairāk pievērs uzmanību ir ziemas betonēšanas apstākļiem. Ja mēs redzam, ka gaisa temperatūra naktī ir zem +5 grādiem vai dienā, tad noteikti mums ir jālieto kaut kādas ziemas piedevas, jo tad mēs skatīsimies pēc faktu, un pats svarīgākais tad ir betona kopšana. Būtu labi, ka ielējot plātni, mēs noklājam viņu ar plēvi vai ar ģeotekstilu. Tā ideja ir tāda, lai mēs saglabātu betonā siltumu. Ja mēs vasarā rūpējamies par to, lai nebūtu silts, vai otrādāk, tad ziemā mums ir jāsaglabā šis siltums. Nokontrolēs? Es? Jā. Kad man jābrauc? Te jāsēžos? 11. oktobrī. 11. oktobris. Nē, es varu atbraukt, pastīties, jā. Pastīties. Ar kompensācijas šuvēm plātnē. Jā, kā ir kompensācijas šuvēm plātnē. Es nezinu pamatā, šai ēkai es nezinu, bet tai nevajadzēja. Nu, teorija saka to, ka būtu jābūt 6 x 6 metri. 36 kvadrātmetri mums būtu jātājas šuves, lai betons, tā teikt, kontrolētu plaisātu. Tur ir 5 ar pus, tur 20 kvadrātmetri, respektīvi. Tas ir labi, bet tad jāpadomā par šo plātni, kā tad mēs darām to, vai mēs viņu zāģējam, vai mēs izmantojam kaut kādas petrukuma piedevas iespējams. Tas arī ir risinājums, ja nav ieplānots kompensācijas šūs, bet tas vairāk no jums atkarīgs. Jā, tas ir no jums atkarīgs. Vai no jums atkarīgs, jā. Nē, nu vienkārši, tad ir iedot Mārtiņam, konstruktoram, lai viņš vienkārši saliek viņu, kur vajag. Šai plātnē vienkārši šo plātni. Jāpadomā par komunikācijām, kurā vietā iet komunikācijas kanalizācija. Tas viss, lai mēs kaut kur nepārzāģējam gadījumā, bet pareizi būtu jāsešais. Jā, nē, kanalizācijas praktiski tās ir viss redzams jau šobrīd. Jā, tās droši vien, bet ar ūdens trubām. To kompensācijas šuvu mēs nevarējām laist tajā vietā, kur mums ir visā garumā siena. Es teiktu, ka tas būtu vispareizākais, jā, ka mēs taisam tajās vietās, kuras nav redzamās vietas, tikai vajag, varbūt var atsūtīt projektu, arī manis var paskatīties projektā un plāniņš, jā, tad tas būtu vispareizākais. Nu kā, mēs esam visi izrunājuši ar MB betonu? MB betonam prasība ir nolīdzināt to smugo kaudzi, un tad mēs varam darboties, jā. Labi, bet tu zini, ko nozīmē MB? Nē. Nezini? Nu, es varbūt zinu, bet es negribu kļūdīties. Okay. Tu vari pamēģināt vienreiz kļūdīties, varbūt.
Ir tāds kungs Markus Bogerhausens, kas ir dēls Ulda Pīlēna pirmam mentoram, un viņa vārdā tad ir viņa iniciāli tiek izmantot uzņēmuma dibināšanā. Mums ir viena pareizā atbilde, cik es saprotu, ja? Komentāros, tā kā to mēs varētu noskaidrot nākamajā reizē, kad mēs betonēsim, un es esmu sagatavojis foršu balviņu, tad arī pie betonēšanas. Tu zināji, tu pareizi? Nē. Tev bija kaut kas Nē, es zināju. Virziens bija pareizs, ja? Monolīta betons, gribēju teikt, ja? Nē, to es taču negribēju teikt. Kā tev izskatās? Labi sagatavot plātni? Man ļoti patīk šis risinājums, jā. Pamatplātnes, tas ir tāds moderns pieeja. Ļoti labi, jā. Jāpadomā nedaudz par pamatmalu stiprinājumiem plātnēm, lai neizspiež vēģņu malu. Jā, to darīs. Tas noteikti jānostiprina, jā, jo... Tā arī būs. Es svars un spiediens kā reiz vakar. Jā. Savēņos. To noteikti. Tad var piebērt ar smiltu vai kaut ko tam līdzīgi, tad tas ir svarīgi. Jā, nu mums praksa rāda, ka mēs viņus savēņojam viegli salīdzinoši, un tad nekad šos te konkrētos LV-ņus neizspiež. Viņi tādā ziņā ir riktīgi forši, kā ļoti precīzi var uztaisīt to plātu. Šeit visādi brīnumi notiek. Tev var viss kaut kas būt. Jā, var. Betons ir smags materiāls, atceries, jā. Jā. Ar ko tu sēdīgi domā par to? Par ko? Par betonu izspēšanu. Izbeidz. Andi. Jā. Nu, pagaidi. Tad, Andi, mēs visu izdarījām, lai tu 15. oktobrī tad liktu māju virsū. Viss ir izdarīts, to, ko tu prasīji. Jā, tu uz otro raundu gribi, Andi, satikt izrunāt? Protams. Jā? Jā, vienmēr laipni gaidīšu viņu. Pie sevis, jā, ofisā? Jā. Tā kā, Andi, davai gatavojies otram raundam ar Sintiju. Nu kā tev traki, jākaro ar būvnieku, ar pasūtītāju? Es ar nevienu īsti nekaroju, es vienkārši klausos, ko jūs stāstat, un man neiet kopā ar to, kas īstenībā notiek. Jā? Jā. Ai. Labrīt, Berneri. Labrīt. Nu, ko jūs te objektā? Runā, ka tev tā ar ķiverēm esot problēma. Tikko MB betons, mums labi, ka atbrauc savās ķiverēs. Jā, savā, bet... Esam sapakojuši priekš tevis. Labi, kas tā par ķiverītēm parāda? Baltās? Cimdiņi. Keponi. Klausies, bet tā ir ķivere? Jā. Paga parādā tās var. Aizvietotās ķiverē, lai tev drusīt viņa jāsaka. Klausies, bet cilvēki tās ķiveres tiek vilktas, lai komentāros tur nebļastītos. Viņi jau nesakīs, ka tā ir ķivere. Rekur. Skaries. Viņš tāds nezināja, ka tāds eksistē vispār. Ērtai izmantošanai, sauksim tā. Berneri. Ķiverē tu pielieties? Tev nokrīt. Jā. Desies. Jā, redziešā. Redzam, jā. Viss atbilst drošības prasībām, viss ir ar termiņiem, viss tā kā vajag. Ļoti zelīgi. Regulējam, jā. Ar šitie cimdi betonētājiem, jā? Šitie negriežamie. Nesagriežamie cimdiņi, tu droši ar žiletīti var strādāt. Tu vari uzdot viņu negriezā? Es negribu mēģināt. Kafijas pasaule ir klāt, jā? Čau ir. Tā būs kafija objektā beidzot, jā? Lūdzu? Kafija būs beidzot objektā? Beidzot būs kafija, jā, pārmaiņas pēc. Ok. Nu, jā, nu tas var stāties mierīgi. Vai es gribat iebraukt iekšā? Kur tā vieta mums teorētiski labāk iebraukt krūvā? Paga, rekur tā. Turpuls tā. Rekur tur, pie tā stāba kaut kur. Viņš tā stāba. Un tu aparātu šī ten? Nu var šitien ar skatu, jā, var šitien ar skatu. Normāli būs? Jā, būs ok, kaut kā viņu uzdabūt. Rekur, mēs savu vādu atņemam nost? Jā, atņemam nost. Paga, šitā mēs panes malā nevaram. Šitā te nolaidīs lafeti, būdu izkrāmēsim laukā. Es domāju, ka arī ciemata iedzīvotāji varētu nākt uz bezmaksas kafiju. Ja? Nu, protams, vienkārši tāpat būvlaukumā ciemata iedzīvotājs nevar tiet iekšā. Ja te kāds būs, jūs varat paprasīt, un te ielaidīs, un jūs dabūsiet bezmaksas kafiju. Ja? Iepazīties ar jaunie īrnieku. Nevis īrnieku, bet zemes īpašnieku. Smags viņš? Gan. 200? Klausies, bet šito saprāts ļoti daudz esmu redzējis Rīgā. Šitie visi ir tie, kas Origo tunelī, man liekas. Nezinu, kādu laiku neesmu bijis tur. Origo mums arī ir, jā. Jā, šitie aprāt redzēs. Šitos es redzēju? Jā. Bieži viņas demolē? Ļoti rāti, bet gadās. Mums vienu aparātu Bernātos pagājuši gadu nodedzināja. Ok. Tā, vo. Super. Reini, tu skaties, tu tā kā mēģini kaut ko piepalīdzēt. Klausies, buljons te būs? Būs. Kas te jau būs? ir? Ir buljoniņš, es domāju, ka mēs tev novērtēs buljoniņu. Prasīmies Strojkās jau tikai strojkās neviens tevi nedzer. Jā, ir buljoni, jā, pieprasīt. Buljoni. Strojkās, man liekas, ejošākais ir buljons un cukurs. Ir īpaši pirmdien rītos buljons droši vien vairāk. Ko tu pirmdienas rītos mums? Kafija. Kafija, jā. Jā. Ko tu? Latē, strauji pīt. Labi.
Vai šitas ten tiks pārētot bišķi? Nu, to vajag Mustangs apsardzē, jā, viņi atbrauks, apstīsies. Viņš jau rekur, jā, vajadzēs pabīdīt, jo, jā, Mustang, rekur kamera timelapse, viņi visticamākais tagad ķers kafijas aparātu. A few moments later. Aparātu vēl nav spēja uzlikt, kā jau Mustangs jau ir klāt. Jau kamera regulē. Ir rokas jāsagriež dažreiz. Oho. Labs, ļoti labi. Zin kā, tas tie, kas tad mēģina... Labi, kas vēl te labs ir? Instruments. Šītas lupkurīts. Zin kā, ir tumšais laiks pienācis. Ok. Tev jau jāredz, ka objektā kaut kas. Klaus, nu ļoti labi. Tikai jāizdomā, kur to kasti noslēpt. Mums zin, kur mēs tajā būdiņā liekam to visu. Točā. Zin kā, mēs varam kaut ko atvest tā. Kas tev ir? Nu, vismaz skapis kāds. Jā, kādi jums ir skapi? Viss kaut kādi. Aizslēdzam, mēs tev Aizslēdzam, jā, tu smuku noliks viņu. Ok. Labi, es pagaidām ielikšu tur, jo mēs tos balonus, ko iepriekš atvedāt, nu, putu čeļi no stabiliem pamatiem tur toletē viņus. Nu, ir risinājumi, jā, arī šādi. Nu, neko darīt, jā. To mēs varam parasināt un padarīties rekordu. Klausies, tu pa džekiem negribu dot sev uz mežu paņemšu. Gan uz mežu, jā, un tas, ka viņš uz galvas liekams uz... Nu, tu vakarā brauc pārbaudīt, ko džeki ir izdarījuši. Viņš tev nodarēs. Jā, vakar tieši ar Oskaru bija tumšs, ļoti labi. Nu, redz, nu, tad darēs. Ies uz priekšu tikai. Super, kafija, līdzņemšana, XXL. Cik ir tad daudz XXL? Glāzi 360. Es domāju, ka Janka novērtēs. Ar citu Reini, jā, rekur, es skatos, ir atgriezumi vai kas tas ir? Nē, mēs esam vienmēr sūtam virsmēru, lai objektā nekad nepietrūkst materiāls. Un šajā gadījumā arī mēs pasūtījām nedaudz vairāk ar domu, kā lai nav jāskrien pēc vienas putuplasta pakas pakaļ. Un tas ir daudz efektīvāk un ātrāk, kad darbs neapstājās un nav jādomā par tādām lietām. Šajā gadījumā, tā kā putuplasta iegādājies tu pats, tad mēs no tevis viņu vienkārši atpirksim un izmantosim nākamajā objektā. Un atgriezumus mēs, EPS putuplasta atgriezumus mēs nododam pārstrādē un pēc tam no tā veido vai siltinājumu. Nu ļoti labi, es domāju, kurš to visu likt tagad. Cik ātri tiek uzstādīts aparāts? Atkarībā no vietas. Cik ātri tiek klāt, cik viegli uzlikt. Nu šis ir diezgan viegli. Ar visu regulēšanu, principā, kad stundas. Okay. Svinīgā nodošana bez ierobežojuma kafijai. Starp citu, mums kārbiņi arī tādas pašas ir, ja? Jā, jāmeklē. Jā. Ok, mēs viņus kaut kur noliksim te patās. Nezinu, kur viņš varētu. Labi, viņi ieliks iekšā aparātu vai kaut kur nolikt, lai jebkurš meistars var atnākt, paņemt un padzerties kafiju. Es šādas ķiveres esat redzējuši? Jā. Labrīt. Sāksim ar to, Kristaps. Jā. Čau. Kristaps. Nesajauksiet. Dubultā. Jā, šādas te beigās ķiveres tagad būs objektā puikām ķiveres. Jā, ieliekam tajā būdiņā pagaidām tur. Očā. Jā. Te pat ir plaukti. Jā, te rokas var mazgāt. Jā. Nu, super, Žikni, paldies jums. Viss notiekās. Nu, lai iet uz priekšu. Jā. Lai iet uz priekšu. Betonējam drīz jau viss. Ideāli. Izskatās labi. Jā, īstenībā komentāros rakstīja, kā šeit tiks sildīta grīda. Tad mēs ieliesim betonu nedaudz zemāk, kā ir nepieciešams. Tād pēc tam, kad betons jau būs sacietējis, mēs iestrādāsim elektrisko apsildes kabeli. Kāpēc elektrisko? Tāpēc, ka, lai vilktu siltinātu trubu no siltumsūkņa no mājas tehniskās tāpas līdz pirtī, tas izmaksātu apmēram 4 dārgāk nekā šeit ielikt elektrisko apsildes kabeli. Turklāt šī tev nebūs patstāvīga tāda dzīves vieta, bet būs nepieciešams viņu apsildīt tajā brīdī, kad tu zinās, ka tu viņu izmanto brīvdienās vai kaut kā tam līdzīgi. Tāpēc tīri Excel saka, ka elektriskais apsildes kabelis tieši konkrēti šajā situācijā būs visiedzīgākais. Ko arhitekts saka? Jā. Labrīt, kafijas pasaule. Jāni, jā? Protams. Čau. Nu, paldies, ka saorganizēja kafijas aparātu. Vecīt, tu nezināji, ka strojkai jāsākās no kafijas aparāta no toaletes. Aha. Un tikai tad var sākt. Jā, starp citu, nevarēja nemaz objektu bliest augšā, kad nebija atrasta toalete, bet pa kafijas aparātu kaut kā... Tagad zinās. Jā, jo visi vienkārši celtnieki, zin kā, pa dienu uz straujupīti mauc, un tagad raitāk darbi noliksies. Loģiski. Jā, reku var atnāk pasīties, kā tas ir. Reku Reinis, tu laikam projektu vadīties, vai kas tu? Jā, čau, Reinis. Jā, kafijas pasaule. Super. Jā, nu reku, mēs izdomājam, ka tur metīsim to aparātu. Viņam lietas, viss tas pofīgi, ja? Jo, viņš bija ziemā stāv. Ziemā Lietuva. Tikai elektrība vajag, ja? Jā. A tur kaut kāds iekšā sildītājs, vai kas viņam? Nu, ziemā viņam ir ieslēgts sildītājs. Pagriez! Šitā te, tā kā pa kreisi, vo? Vēl bišķi. Blin, perfekti. Būs labi, perfekti. Pasties, viņi arī ar tenaporu viņu silda. Kur apakšā kafijas aparāts ar tenaporu, redz apakšā? Jā. Tas jau tik būda ir. Aparāts ir rekord. Ok. Un šitā ir tā būda.
Okay. Vai te būs bišķi problemātiskāk izgrozīt? Labi, bet es reāli būvobjektos arī visu laiku uzstādāt aparāts? Jā, protams. Visi lielākie Latvijas būvobjekti. Labi, cik tā maksā vispār mēnesi uzlikt tāda? Mums nekad par to, klients mums par to nemaksā katrā ziņā. Jā. Mēs liekam aparātu un atkarībā no objekta, no cenām, no vispārējā vienojamies par to, kāds bonus ir klientam. Mēs visu apkopjam, mēs savācam naudu, mēs viņus pildam, sakojam līdzi visam un to mēs par to, ka mums dod iespēju uzstādīt aparātu pie būvobjektā vai kādā citā objektā. Klientam par to ir kaut kāds bonus vai naudas izteiksmēm vai aparāts ziņā. Kafijas aparāts mazais vai kafija. Aha. Tas jau pēc vienošanās. Okay. Daudzos objektos es saskaies, ka ir kafija. Privātajos nē. Nē, privātajos nav bijis, jā? Nē, šis ir pirmais, jā. Jā. Tā, nu visi es nāku klāt, jā? Lieku šitien, jā? Pieliek klāt, tur. Jā, un izvēlos, jā? Kafē latē. Pirmā kafija lēnāk taisa, viņš sev pārbauda, viņš tur izgriež visu, un tad pirmā kafija pēc automāta ieslēgšanās vienmēr lēna. Ok. Tūlīt viss būs kārtībā. Nākamās kafijas būs laicīgi. Ko cik ir? Kociņu vāciņu te. Pot šitā glauna. Ar ietiek, tur te nolikt kaut kādu kasti vai spaini vai kaut ko, jo šitas lai pēc tam Ok. nepiekrājās kaut ko. Labi, to izdarīsim. Labi, es domāju, es kartiņu noslēpšu, šitien nebūs. Kur te gribēs? Vai tu domā točiņā jāliek? Jāliek tālākajā stūrī. Ja grib kafiju, tad ir jāizsteigājās. Ok. Tā, Reini, tu taisīsi savu kafiju? Jā. Dai, ņem. Šitam jāliek, ne? Ko likt? Kartiņu pēc Nē, tam. mēs liksim točiņā. Točiņā. Lai stāv točiņā. Tā, tu jau jābūt gatavai. Jā, davai, Džeki, jūs kafiju nedzersiet? Ai, mēs esam jau sadzērušies. Mēs jau Kafiju? agri sākam. Jā. Tā, nu viss. Un zini, kas tu man parasti tev šitas te bišku besies? Es esmu ņēmis, zini, ka tu ar vienu roku nevari. Vai var arī? Tāpēc vajag divas rokas. Jā, Vienā ir telefons, tad grūti izvilkt kafiju. Ok. Bet mēs par to padomāsim. Wow, pilna diezgan, jā. Kāds noteikti no sākuma jāizvēlās? Dzeriens? Es ka gan. Nē, piepīkstini un tad nopīkstini viņš, jā, vēl nopīkstini, tad izvēlēs. Kapučīno. Aizgāja? O, jā, super. Un tad to uz točiņu ir nolikt, jā? Kamēr taisās. Iedod kafiju, kur grib izdzert arī. Tur nopīkstini, jā. Pēc tam točiņā. Pēc tam tur ieliec iekšā, jā, būdā. Tā, un šito kartiņu mēs noliksim kaut kur šitien. Viņi te nenokritīs, te stāvēs kartiņi, visi tie, kas grib padzerties, var te paņemt.